Sveicien visiem, kas mīl sauli un elektrību. Šodien mēs uzstādīsim ģeneratoru. Priekš tām dienām, kad nav saules un nav elektrības. Ģenerators, kurš darbojas ar benzīnu un kurš pats ir tik gudrs, ka ieslēdz tajās reizēs, kad nenāk no sadales tīkliem laime. Kad nāk elektrība? Kad nenāk elektrība? Nenāk elektrība. Kad nenāk elektrība? Iesaku pēc tam izkustēties, patrenēties, sauli iesildīties, jo ģenerators ir smags. Tad šīs dienas mūsu uzdevums. Mums ir ģenerators, kur var pieslēgt mājai, nebaltajai dienai, kad var paši dabūt savu elektrību. Nu, tā mēs mēģināsim kaut ko izdarīt. Cilvēki reizēm bažījās, elektrība reizēm mēdz beigties, un ģenerators nemaz nav tik dārgs, un tu var dabūt elektrību vienmēr. Bet kam ir jābūt, kam jāatbilst tam ģeneratoram, lai viņš būtu gatavs pildīt šo funkciju bez saimnieka pieskatīšanas? Ieslēgties, izslēgties, saprast, ir elektrība no Latvenergo vai nav? Patiesībā jau viss ir vienkārši. No sākuma jau ir jāpaskatās, cik jaudīgs ir šis ģenerators. Tātad, un jāpaskatās, cik daudz minimālās lietas ir nepieciešams, lai tā māja varētu funkcionēt. Un tātad, kas ir tāds primārais, ja mēs pareiķinām, kas ir, teiksim, leduskaps? Leduskaps apkuri. Plīts varētu arī izteikt, jo var nopirkt prīmus. Tā dienā, ka nebaltajā var vārīt gāzi. Jā, tad prīmus vajadzētu būt mājās obligāti, tad tas būtu tāds, tā liekas, vajag. Cits veids, kā uzvārīt ūdeni. Cits veids, kā uzvārīt ūdeni. Tātad tur mums elektrība nevajag. Leduskaps, laikam tā kā vajadzētu. Ja nevarina kādu brīdi, var iztikt arī ieslēgt. Jā, tad sūkņi. Tātad sūknis, kad dzenā cauri siltumu. Bez tā arī gluži iztikt nevar. Katlam vajadzētu strādāt. Kas mums vēl būtu vajadzīgs? Internets noteikti. Ventilācija. Ventilācija, nē. Bez tās mēs varētu iztikt. Tātais logvaļā. Tad mums vajag definēt, cik mums ir minimālais tas kilovatu daudzums, ko mēs tērējam pat pie taupīgā brīža. Kilovatstundas, jā, cik ir patērētāji, un tad saprotam, bet es saku, man tā liekas, būtu pirmais jāuzskaita, cik daudz tad vispār ir vajadzīgs. Un tad no tā izrietoši ejam tālāk. Ģeneratoru jauda. Ģeneratoru jauda, pirms tam fāzes vēl. Tad viena fāze, 3 fāzes. Lielākā daļa privāta māja, tomēr ir 3 fāzes. Visdrīzāk. Tad nākamais ir šī jauda. Tātad ģenerators, ko mēs šodien mocīsim, slēgsim klāt un cerams, ka veiksmīgi. It kā apzīmējumā rakstīts, ka viņš ir 10 kW. Tas ir daudz. Jā, bet patiesībā, ja paskatās mazliet dziļāk jau pašķirstot instrukciju, izrādās, ka tur ir pie nominālās strāvas, viņš ir 7,6. Tad skaties uz katru fāzi sadalot 7, kaut kas tur sanāk bišķi pār pa 2. Tad rēķini, ja tev uz katras ja uz vienas fāzes ir gan teika, kur tu vārīsi, un tu neesi nopircis prīmus un ieslēgs vēl kaut ko, tad bliezīs ārā. Tur ir bišķiņ jāpaskatās, mazliet jāpapēt. Baigi šiki nebūs, tad es teiktu, ka tie 7 kilovati tā vien ir minimums, lai savu mājas par kaut ko mēģināt slēgt. Ne minimums, viņš būtu pilnīgi tāds liederīgi, pilnīgi pietiktu tādai izdzīvošanas praksei. Es skatos uz to kastu, man ir tāpat sajūta, ka cilvēks stāst par mašīnām. Iekšdedzes dzinējs, tas ir tik vienkārši. Tur ir degviela, tur ir virzulis, tur ir koķiem, viss. Un tagad tu attais motoru pārsteig. Ej, tu nost, kaut kādi vādi, šļaukas, kaut kāds murs. Un te ir tas pats, ģenerators, bet te ir kaut kādi uzraksti, te ir atslēga, te ir kaut kādas, nezinu, 3 fāzes, 1 fāze, kaut kāda vēl. Aķīts arī vēl ir skaties vēl. Vēl kaut kāds slēdzis. Es momentā saļims, man tas liekas pārāk sarežģīti. Kaut vienmēr ir tā, ka to visu jau palaiž, tad ir viena poga jānospiež, bet lai vispār saprast, kas pie kā jāpievieno un kas jāpaliek, ko mēs te vispār varam iedarbināt. Ko mēs te varam iedarbināt? Skaties, pavisam vienkārši ir atslēga, kā tur tāpat kā autiņam akumulators un vāku ir ieliec zupu. Starts. Tas ir labi. Jā. Te ir rakstīts gasolīna ģenerators. Gasolīna, tātad benzīns. Visticamāk, ka benzīns, jā, jeb degviela. Eļas līmeni arī mēs redzam. Eļas līmeni, un šeit šis tas dačis, ko teica, tas ir tur ieliet eļu. Nenoplēsiet, Dievu dēļ, nenoplēsiet šito šiltu, pirms nesat izdarījuši 1,2 litri 10 vai 30 eļu. To pašu, kas mašīnā. Tas pats, kas mašīnā, nekas tur sarežģīts nav. Akumulators tātad palaišanai. Šeit nāk ārā 3 fāzes, 1 fāze. Pievads kā tāds, caur kur iet cauri ģeneratoram elektrība, restīvi tīkls. Šitas nāk tad tā no sadales tīkliem atnākoša elektrība. Jā, to mēs mazliet pārtaisīsim, jo viņš īsti nav drošs manā uztverē, bet ārā, tātad viņš jātur ārā un vislabāk būtu viņam nojumi. Tad mums ir ģeneratora kaste, kuram tad ir šie 7 kW. Jā, 7 kW. Mums vajag kaut kā piejūgt pie esošas mājas, pie esošas elektrības tā, lai tas ģenerators pamostās, kad pazūd elektrība un aizvarās, kad elektrība atnāk apakaļ no kroņa. Pirms pazūd elektrība mājās, kas ir pirmais jādara? Ko Latvenergo visiem stāsta un sadales tīklus vispār? Aiziet pasties drošinātājs. Aiziet pasties drošinātājs. Vai gadījumā ārā, kur atrodas lielā kaste, vai gadījumā nav vienkārši zagājis kaut kas zīs? Nevajag panikā uzreiz, man ir ģenerators. Vai nu viņš automātiskies, bet pirms aiziet pasties. Tagad mums atnāk elektrības vādi, ja?
Tomēr caur stābu viņi nāks. Nu, labi. Nu, pieņem, lai cilvēki redz. Nu, labi. Okay. Smuks stābs tev sanāca. Jā, tad te mums ir māja. Tas zini, ka izskatās pēc šitās te pēc simbolu, kas ir pilsētā, kā piedzimst vējš, tā vajadzēja vēl notas sazīmēt. Tad te mums ir māja. Loks viņai ir. Kur mēs liekam to ģeneratoru? Iekšā? Ārā? Viņš pat to es piezīmēju, jo uzreiz viņš šitā gluži iekšā nenāk. Es zīmēšu pa savu. Tātad šis te pats stābs, pa kur tu sazīmēji, un pienāk klāt šie te vadi. Ja? Mājiņas zīmēšu netik liela, ar durtiņām un lodziņu, tā kā tu gribēji. Ja? Šitā. Tik tā viss ir skaidrs. Nu, skaties, un no šī sadals tīkla, restīvi nonāk lejā kabelis, kurš aiziet uz sadals skapi. Tāds ir katrai mājai. Tāds mēdz būt pie zemes īpašuma pirms vēl uzceļ māju, tā kastē ārā. Nu, man pazīstamam draugam tāds ir. Ir. Nu, un es zinu, ka vairākiem pat nepazīstamiem redzēs. Arī nepazīstamiem draugiem tāds ir. Tas ir visās mājās. Tas ir visās kājās un mājās. Tātad ST sadals tīkls, tas ir tik tālu sadals tīkls par to atbildi, un tas ir tas, par ko viņi ir rūpējās. Un savukārt no šī skapja jau tālāk iet kabelis jau uz ievadu sadalu. Nu, restīvi sadalu, kas tev ir mājā. Jā. Nu, lūk, tik tālu viss ir skaidrs. Pat bērnam skaties, viss ir skaidrs. Tur viss ir skaidrs. Viņi pat nav jautājumu. Tagad kaut kur te visā vajag iemuģīt vidū ģeneratoru. Tagad te visā kaut kur pa vidu mēs mēģināsim šodien iemuģīt iekšā ģeneratoru. Un ģeneratoram ir pavisam vienkārši pieeja, kad viņu vajadzētu likt uz šī te kabeļa arī virsū. Nu, restīvi pieslēgt savu to kabeli. Tad ir tādā schēmā runāt, viņš tev arī šeit var atrasties. Jā, arī tur var atrasties. Labi, un tad viņš jau... Jā, sorry. Tad viņš tālāk par šo te pašu iepūš mājā to pašu elektrību, tik cik viņš spēj saražot. Jā, ja savukārt viņš tev nav automātisks, tad tev noteikti stāv kaut kāds kontaktligzde, kurā tu var vienkārši iespraust šo te pašu ģeneratoru, dūmiņas uzzīmējumu, kas darbojās. Bet ja tagad pamostās un atnāk apakaļ šitā elektrība, tad šitas neko nesaprot. Pilnīgi pareizi tu saki, tātad, ja mēs liekam jebkāda veida elektrības ražotāju, nu, restīvi, vai tās ir baterijas, es nedomāju par saules paneļiem, bet tieši baterijas vai arī ģenerators, tātad tev ir jābūt automātiskai atslēgšanai un ieslēgšanai. Viņam jābūt 100%. Viņam ir jābūt 100%. Patreizējā brīdī sadals tīkls nekādas baigos prasības viņiem nav, bet runājot par sadals tīklu šefu, viņš tomēr teica, ka viņi par to domā, jo patiesībā par to vajadzētu sākt domāt, jo skaties, kas notiekās. Šajā brīdī, ja ģenerators darbojās un sadals tīklā ir kaut kāda avārija, restīvi nenāk klāt elektrība. Pareizi, un tu tagad ražo. Tad tev ir elektrība mājās, zīmēsim elektrību tā kā viņa uz skapja. Ja? Tad tev ir elektrība mājās, un ja šeit tev nestāv kaut kāds atslēdzošais vai ģeneratoram atslēdzošais slēdzis, kas nelaiž apakaļ tīklā iekšā, tad elektrība arī ir šajā vietā. Un viņi iet prom. Un viņi iet prom. Tu vari nosist to nabaga elektriķi, kas tāp tev brīdī stabā. Precīzi. Ja šeit ir cilvēciņš, kurš ir uzkāpis patreizējā brīdī smaidīgs stabā un vēl ķiver viņam tā, lai viņš pavisam skaidrs un kaut ko remontē, un viņam ir pārliecība, ka elektrības nav, jo viss ir atslēgts, tā tad babah un viss slikti. Tad tā ir liela atbildība uzstātot šādu ģeneratoru, lai tu neiespūtu apakaļ līdz skaistam elektrību. Nu, līdz skaistam viņi neiespūtīsies, bet vismaz līdz stabam. Vismaz līdz stabam, lai viņi viennozīmīgi neaiziet. Bet šie te tagad nopērkamie modernie ģeneratori paši šito saprot. Pazuda, ieslēdzos, atjaunojās, atslēdzos. Jā. Bet tas, laikam, to var izdarīt parasts cilvēks, to pieslēgt, vai kaut kādu? To parasti var izdarīt parasts cilvēks, ka Latvijas praktiskais, bet kā mēs pagājušā raidījumā urbām caurums un skrūvējām. Viņš mēdz kļūdīties. Šis konkrētā persona ik pa laikam mēdz kļūdīties. Arī mēs šodien mēģināsim pieslēgt, cik nu mēs paši mākam, pārējā laikā dzersim kafiju, kamēr speciālisti to darīs, bet tomēr, es tomēr teiktu, ka labāk to noteikti iedot ir speciālistam, kas to darīs. Tātad mums viņam ir jādarbojas, tad eļa ir ielieta, benzīns ir ieliets. Akumulātoram vajadzētu būt pilnam. Slēdz to uz tavu atbildību. Es negribu būt vainīgs. Zini, kā mēs varam notestēt, vai ir štrom vai nav, tad pielikt kaut ko pirkstis klāt, skatīties. Nē, man bērnībā bija sūdīgi kaimiņu bērni. Vienam glēns iestāstīt, es šo esmu neparakstot. Laikam ones pieļauj. Apriekš kam start? Tas ir laikam tagad to roku, skaties. Reku viņš at nomirgojās vienreiz. Jā. Hop, otrais. Viņš pats saprot, ka vajag ieslēgties.
šis ir uz auto, kas viņam ir. Jo šis ir tas ATS switch, tas ir tas auto switch. Tas, kas saprot to, ka nav štromes, nepienāk šeit klāt. Tad mēs tikko te pievienotu sadalas tīklus, lai viņš aizvērtos. Tā viņam nevajadzētu strādāt, pat nevajadzētu pielaisties. Un tā, ka viņš ir pielaidies, tad viņš darbojās. Nu, zinām, troksni viņš tā aizgluži, kā saka, virtuvē nelikt. Nu, baigi klusais, viņš nav kaut kur aiz... Zemvēja pusē aiz mājas kaut kur vajag. Kaut kur projām, un lai pūš vējš projām. Bet, nu, no otras puses skaties, nu, tik maza izmēra agregāts, kas tev ir mājās, un tev spēja nodrošināt visu. 7,5 līdz 8 km. Jā, ka tas principā, nu, mājas izdzīvošanai viņš, es domāju, ka pilnīgi pietiek. Nu, ko, patreizajā brīdī atstājam... Prasmēs speciālists. Nē, speciālists tālāk dara visu, kas darāms. Mēs tā kā likām to wallbox, mēs pielikām to un likām tādu kā maz neuzrītošu kastīti. Vēl kaut ko bija diezgan svarīgs. Te būs tikai viena kastīte. Var to darīt pavisam vienkārši, kad slēgt cauri šim konkrētajam ģeneratoram un tādā veidā nobarot to māju. Bet... Nu redzi, nav nemaz tā, ka ar vienu kastu mēs tiekam cauri. Ļoti daudzsološu uzrakstu lielākajiem burtiem. Avārija. Avārija, cerams, mums šodien nesanāks. Ko šitas dara? Ko šitas dara? Šitas dara. Te ir vadība. Nu, tas ir jānopērk vēl bez tā ģeneratora. Viņš nenāk klāt komplektā. Viņš nenāk klāt, šī konkrētā kasta nenāk klāt komplektā, un skaidrs, ka mani kolēģi parūpējušies, lai mums būtu viss droši, superdroši, ļoti ērti un tā tālāk tā projām. Cena apmēram šādai kastai plus mīnus ir 800 eiro. Bet šāda veida risinājums mums būs daudz drošāks un labāks, tātad neiedziļināsimies, kas te ir, jo man liekas, baigā jēga tur nav. Funkcija visam vienkārši tā ir drošība, tātad impulsi tiek nodoti uz to konkrēto ģeneratoru. Ģenerators saprot to, ka tīklā nav elektrības, viņš ieslēdzās iekšā vai nu savukārt atslēdzās. Un tajā pašā laikā, ja nu tas ģenerators tomēr tev ir nepieciešams kaut kādā, nezinu, nu pieņemsim, es tagad izdomāju braukt uz lauku māju, kurā man nav elektrība, vai iespējams, kad var nebūt, tad es uzslēdzu vienkārši rokas režīmā, viņš atslēdzās pilnībā no šī ģeneratora darbības, un māja turpina funkcionēt, savukārt ģenerators ir vest uz citu režīmu. Šo to var atvienot ģeneratoru? Es varu atvienot, un man nav jāčakarējās ar kaut kādiem vadiem un kaut ko tam līdzīgi. Un tev paliek māja parastā, kurā, ja nu uzkrīt zars uz vada, tad man nestrādā. Parastā tums ģenerators nestrādā. Tad, ja es to ģeneratoru gribu reizēm paņemt līdzi uz zaļumballi, pļavā kaut kur. Zaļumballi pļavā skan ļoti labi. Jā, ansambli nobaro to country mūzikas. Ok, labi, jā. Tad es šitos man paliek, un ģenerators uz tie prom. Yep. Ja mans ģenerators ir pats to grib darīt, tad es viņu neraudu tos ķēdes ārā. Tad tu viņu neraudu no ķēdes ārā, tu viņu var atstāt arī standarta, iestatījumos, kādas piedāvā ražotājs, kad pieslēdz vienkārši kabeļus klāt tajā mūsu skaistajā ķēdē, ko tu uzzīmēji šajā vietā zem nojums pie suņu būdas, un viss ir kārtībā. Šis mums ļauj padarīt ģeneratoru mobīlu citiem dzīves gadījumiem. Un drošāk. Un plus vēl tam visam skaties. Tagad es sapratu. Jā, tagad šīs gaismiņas, kuras tu redzi, ka tev ģenerators darbojās, tīkls darbojās, vai nu ir avārija vispār iekšā mājā, restīvi kaut kur ir sagājis uz īso un viss ir slikti. Vēl ar pāris roku vilcieniem profesionāli. Tu var panākt to, kad arī telefonā tu redz, kas tam notiekās. Šitam arī vēl Wi-Fi var pieslēgt. Tur viss kaut ko var izdarīt. Konkrēti šim nē, jo te pāris moduļi trūkst, bet viņas var arī pielikt klāt, ja tu esi baigi advancētais un gribi skatīties visā tajā, kas tam Man patīk, ka te nav ķīniešu valodā. Tiešām vajag šito. Nevar vienkārši, tā, kā vecās filmās Frankensteins pārslēdz kaut lielu kloķu un viss notiek pats no sevis. Var arī to kloķu un var arī vispār laist caur tam ģeneratoram. Ir viens bet. Tātad, ja mēs skatāmies, kad, ja, piemēram, man mājās ir 25 ampēru pieslēgums, un caur ģeneratoru man iet apmēram 16, tad es jau vairs nevaru slēgt neko iekšā, tad es jau pats sev apzolu, tas ir primārais. Bet pats ģenerators, viņš darbosies tieši tāpatās, kā arī bez šīs kastes. Bet ar tiem saviem 16 ampēriem. Bet ar saviem 16 ampēriem. Tātad tik tā viņam ir. Otrs ir tā konkrēta aizsardzība. Ja, piemēram, man iekšā mājās tīklā kaut kas tomēr noiet greizi, tad ģenerators to sapratīs pēc stipri ilgāka laika, un viņš darbosies, kā darbojās. Tas vienkārši nozīmē to, ka tu atkal sevi apdraud ar kaut kādām citām lietām, ka tur nokurināt ģeneratoru, un sliktā gadījumā vēl kaut kas
nezinu, nodegt vadu vai kaut kas vēl. Tad šis vērķis ļauj mājas elektrībā ģeneratoram nebūt kā šaurākajām durvīm. Precīzi. Ja, Jā, tu ļoti pareizi saprati. Jā. Un tad vēl ir parastie slēdži, sauksim viņus tā, pārslēdži, kuri darbojās arī, tu viņam var uzlikt, viņš apmēram maksā 100 eiro, tev tas viss darbosies tieši tāpatās. Šeit vienkārši tas viss ir daudz drošāk, gudrāk un kvalitatīvāk, smukāk, komfortablāk un tādā garā. Un tas ir tas, kāda ir atšķirība par to visu. Ziniet, to wallbox bija vienkāršāk. Wallbox bija ātrāk. Jā, mēs jau pusdienas laikā jau bijām brīvi, bet tagad jau... Jā, šoreiz bija ilgāk, un mēs jau plus tam visam, kamēr slēdz visu klāt un bija atslēgta elektrība. Lai būtu silts, mēs kurinājām pirti, un pirtī gāja sūknis, kas tagad negāja. Priekš siltā ūdens. Jā, un tajā brīdī, kad nebija elektrība, un kamēr slēdza, viss uzvārījās. Tad ir jau viens ļoti labs iemesls, lai liktu ģeneratoru. Jo tev var gadījies mājās procesi, kurus tu ļoti negribi pārtraukt, ja nu beigsies elektrība. Tu arī nevari. Kā tu vari tagad patreizējā brīdī pirts kurināšanas? Vai datorā tev kaut kas svarīgs tur rēķinās? Tur vēl upsis vēl ir. Varētu cerēt, ka ir, bet ne jau katram ir arī upsis. Arī, bet ok. Bet īsāk sakot... Šis attaisnojās jau pirms ieslēgšanas. Ir skaidrs, ka viņu vajag. Viņu vajag obligāti. Bez viņu vispār nekādīgi. Vienīgā izmaiņa ir, ko vecāki pienācis klāt. Laci pienācis klāt un viss ir saslēgts Viens vecs tātad mums aiziet no šejienes. Jā, un otrs vecs mums aiziet no turienes, jā. Kas te zina, ka mājās ir elektrība? Jā, kas te zina, ka mājās elektrība? Kā mēs tev varam pārbaudīt, viņš darbojas? Mums viss it kā ir saslēgts, kā vajag. Jā. Šito mēs vēl neesam mēģinājuši. Jo pat ja nesanāks, mēs tik un tā dokumentālo filmu taisam. Kā būs, tā būs. Kā būs? Kas te jādara tagad? Meistars slēdz ārā elektrību! Tā, skata. Nodzisa. Jā, iedegās lampiņa. Viņš tagad nočeko. 1. Mājā ir tumšs. Mājā ir tumšs. 2. Tas mirkli. Ir, aizgāja. Sāk, mirgo. Jā, ir, reklāmants te bardāk. Jā. Viss kārtībā. Tātad tagad mājā ir elektrība, pateicoties šitam ģeneratoram. Jā, tur bija kaut kas fāzam, nebija ritīgi. bet pie mūsu diletantu piegājiena pirmo reizi. Gandrīz ar pirmo reizi viss izdevās. Mēs tagad šito varam parot, kamēr beidzās benzīns. Vai kamēr ieslēdzam apakaļ sadās tīklos? Kamēr ieslēdzam apakaļ sadās tīklos, tas ir numur 1. Numur 2, kad beidzās benzīns. Numur 3, galvenais sekot līdzi tām ierīcēm, kuras ir ieslēgts un kuras nav ieslēgts. Ja jūs patreizējā brīdī ļausiet sievai un meitai vienlaicīgi fēnoties un vēl uzliksiet vēl arī tēju, tad es baidos, ka šis konkrētais aparāts varētu kaut kādā brīdī neizturēt. Tad mājniekiem ir jābūt informētiem, ka iet tagad no švakā galā. Jā. Kas mums vēl ir jāizdara? Vēl tāda izpūtais jāizdomā? Izpūtais it kā nav nevainas, viņš pūš, baigi nekas tur netraucē. Un nojumīt. Nojumīt gan jāuztais. Bet ir rakstīts, ka lietas nevar. Lietas īsti nevajadzētu būt, tas nozīmē nojumīt vienkārši priekšā, lai gluži patiešo tas ūdens netak virsū, pārējiem un jāskatās degvielas līmenis. Tad tas nozīmē, ka tagad mums viss darbojas, viss rūtas ģenerators tiek galā ar lampiņām un daudz maz to minimumu elektrības, ko mums vajag. Man jau, protams, vēl viens niķis ir, ko mēs darīsim, bet tā elektrība atgriezīsies tajā kopējā tīklā. Tas slēdzam iekšā un skatāmies. Ir problēma. Davai. Kāds jau viens nezin, ar ko tas viss beigsies. Sandra! Slēdz! Tā. Izslēdzā! Re, tad jau viss kārtībā. Tas nozīmē to, ka tad, kad elektrība nav, tā kopējā nav. Kopīgā, ne, tīklā nav. Jā, tad viņš ieslēdzās. Un, kad elektrība savukārt ir un parādās, tad viņš kaut kādā brīdī vienkārši paņem un izslēdzās ārā. Tieši tik vienkārši. Tajā brīdī, kad tu redzi sauli, tad saule ir. Ja tagad tu viņu neredz, tad ir sniegs. Tad saule viss ir. Uzredzi.